Pārobežu projekts UBUS, Baltu vienotība zem saules, sākās šā gada februārī un ilgs līdz 2011. gada maijam. Projektā piedalās Šauļu universitāte, Liepājas universitāte un Latvijas lauksaimniecības universitāte. Līdz šim notikušas 3 aktivitātes – ziemas nometne Jelgavā, februārī, studentu teātra festivāls Šauļos un vasaras radošā nometne Liepājā. Studentu dienās Jelgavā 15. un 16. novembrī atkal tikās brāļu tautas, lai kopīgi sadziedātos, dejotu un izstādītu vasarā tapušos darbus. Šeit ir tā iespēja mums divām šīm tautām labāk vienai otru iepazīt. Un, ja kādreiz mēs atceramies, kā tagad moderns pirmās Latvijas republikas laikā, jau skolās mācīja visu 3 Baltijas valstu himnas visām šiem valstu iedzīvotājiem. Un tas mērķis bija sazināties bez kādas citas valodas starpniecības. Varbūt, ka mēs arī tagad varam domāt par to, lai mums nebūtu jāizmanto vēl kāda valoda, lai mēs sazinātos ar lietuviešiem, teiksim. Latvijos-Lietuvos programa bendradarbiavimo būtent remia veiklas, kurios ir organizuojamas. Un tieši šis projektiņš atbalsta tieši šādas mācību iestādes. Tāpēc, protams, vispirms viņi arī meklēja partnerus, kur ir netālu no robežas, un tāpēc viņi izvēlējās Latvijas lauksaimniecības universitāti. Baltu pēcpusdienā Jelgavā piedalījās 90 studenti no visām 3 projektā iesaistītajām augstskolām, lai turpinātu meklēt kopīgo un atšķirīgo baltu kultūrā. Ieguvēji no šī projekta ir visi. Šī projekta laikā ir ļoti daudz ieguvumu. Gan, zināmā mērā, varētu teikt, materiāli, jo mūsu pašdarbības kolektīvi tikuši pie jauniem un skaistiem tērpiem, pie tam etnogrāfiskiem tērpiem. Otrs, studenti savā starpā ir iepazinuši viens otru, kas ir īpaši svarīgi šeit pat pie robežas rajonos, jo mums arī Lietuva ir tikai 30 km no mums. Tātad iepazinuši arī savu brāļu tautas pārstāvis un ir bijušas šīs kopējās aktivitātes. Un kā jūs šodien redzat, arī šāda kopēja darba izstāde. Pirmiausia, aš tikiuosi, kad užsimezgė bendradarbiavimas ne tik tarp studentų, ne tik tarp 3 universitetų, bet ir universitetų studentų. Protams, pats galvenais laikam ir sadarbības nodibināšana un draudzības nodibināšana starp 3 universitātēm, starp studentiem, studentu vidū, lai rodas tāda draudzības sajūta. Un, protams, arī atgādinājums par to, ka mēs esam palikušas tikai 2 baltu tautas, lai kam atgādinātu, kam iemācītu tas drusku tradīcijas un kultūru. Tas galvenais būtu. Projekta noslēguma pasākums būs nākošā gada maijā studentu vasaras festivālā Baltu dienas Šauļos, bet jau Jelgavā tapa skaidrs, ka šādai sadarbībai jāturpinās, idejas ir un jāraksta jauni projekti.